Tā, mašīnu aizslēdz. Jep. Tagad actions kā tikt lejā. Nu tā. Starp citu, diezgan labs krēsls. Nopirku plēto. Kur es viņu nopirku? Īstenībā nemaz neatceros, bet baigi labais. Ērts feins tāds. Baigā grants apakšā. Īsti nav ko iebērst. Sajauksim barību. Barība šodien šitāda līnis. Īstenībā tā, ka kāds veikalā bija tāda arī paņēma. Māja dārzam ieskrēja un... Nu, varbūt būs līnis. Kas zina? Daudz nemaisīs. Tuči, tikai tā bišķir. Kā saka, lai smakai. Līnis nepārādās. Tad īstenībā kā līni ir. Mums agrāk bija. Nazi vajag, ja. Starp citu, tas pats vecais Gonzona, man liekas, no pirmajā viģikina iet vēl joprojām. Nu tā, ko mēs te bēršam? Daudz jau, nē. Pusīti. Bez zemes, bez nekā. Tu iet tik tā maciņā. Nu, tīkluņu pēc tradīcijas iekšā likt nevar, kamēr zivis nav tā kā to zemē. Nu, mana vecā labā pludiņniece. Vienīgais, kas vēl nav izdarīts, pludiņš nav, sviniņi nav uzlikti. Tikai to tagad vajadzēs izdarīt. Param. Nā, kas mums te notiek? Oi, nē, tā ir izolēna. Tie nav svini. Svini, reku, cik mums ir pults. Esam paņēmu patestēt šitādu pludiņu. Sistēma vienkārši pludiņš, pamataukli, reku, griezulīts un pavadiņa. Nu, kaut kādi 20 cm, 5-20. Un tā, kas mums te ir? Un šitos te. Un tā. Flaķenītes arī, multitools vai kā viņi tur sauc, jā. Viņi tā arī saukt, multitoolu. Kaut ko uzķemerēsim virsū un pastīsies, cik tur vēl vajag. Jā.
Nu tā, dziļam noregulējam. Spraužam virsū baltos un mēģinam copēt. Tā, ja nu kāds nezina, tad baltos spraužam aiz dupsīšiem. Tā viņi bišķīt ilgāk izdzīvoja. 3, 4. Vairāk nevajag. Nu tā. Pirmais metiens. Wow, wow. Es pat barību vēl neesmu iemetis. Jā. Es taču, draugi, pat barību vēl neesmu iemetis. Droši vien, ka tur sīkie mudeki pilns. Nograuza tikai tārpu un jēgas nekādas. Jā. Nu, vienu bumzīti atstāja. O, kaut kāds čibrīgs igalā. Oi, ka liels ruduls. Nu, monstrs, ne? Nu, monstrs. Nu, pirmā lielā zivs rokā. Nu, šitādos tempos man ātri pabeigsies baltie tārpiņi. Tik barot nemaz nav jēga. Jā. Kārtējais monstrs. Jā. Briesmonis. Laikam jau, ka te būs jāmūk no šejiem. Ej, papeldies. Es ceru, ka par kameru jau ko var redzēt ar sauli tieši pretī. Bet nu gan jau. Ceturtais briesmonis. Nu, labi. Nezinu. Nu, briesmonis. Es gribēju mierīgi raudiņas paķert. Figu. Ķerās briesmoņi. Nezinu, sāk domāt, ka jāpārvācas uz otru vietu. Varbūt tur kaut kas labāks. Jo šitin apakšājs ir sīki pilns, un tas kāda copa. Tāda ākstīšanās. Un, ja es varu iemest barību, varbūt kas lielāks parādās. Ja baigi negribas pat uz zāli tur staigāt, bradāt, ēcis lasīt. Un iet kalna augšā un akalējā. Un viens mazais akal tirina. Mūdzis. Starp citu, jā, tikko pārkars un izslēdzās 12. GoPro. Un ņemu
Abā, nu jā, pats sevi noķēr, ņemot vērā, ka nekāds beig karstais laukā nav. Bet, nu, tā laikam viņām reizēm notiek. Jo gan nekāda baigā pārslodze ar nebija. Nu, cerēsim, ka pārāk bieži tā nenotiks. Tā. Tas mums te notiek. Jo kas tad notiks vasarā, ka būs kaut kāda, es nezinu, plus 25, 26. 11. Man liekas, nereizi nav izslēgusies. 12. pirmītis runāja, skatos, beigās nefilmē. Rastos, jā, izslēgusies. Ieslēdz apakaļ, uzraksts, ka bijis too hot. Pārāk karsts. Kārtējais monstrs. Nu, kur tu man taisi ķēries? Jā. Nu, kā jums kārtējais monstris? Briesmīgi. Nu jau kaut kas, pat 3 grami lielāks bišķi. Pa veseliem 3 gramiem lielāks kaut kas gadījās. Rudulītis. Au. Ej, vecīzēn, atpūties. Pakārtējies monstrs, kā kamera atkal bija izrabījusies. Kārtējies monstrs. Nu, bļāviens. Atkal vēl viens briesmonis. Ja, šausmenis. Tā aizbraukšu mājā, prasīs sieva, cik dabūjuši, teikšu, nu 20, 25 tā. Un kā, lai reitingu mājās paceltu bišķi. Baigie vilnīši mazie uznāca pludu, nifigam nevar redzēt. Nekas paņems lielais brekis, tie pludu vairs nebūs, būs zem ūdens. Hā. Jā, vēl viens galā kratās. Pats aizbēg. Tā bija vēl viens variants, ir palaist dziļāk. Drug. Jā, vajadzēs slīdošo pludiņu. Kaut kā sagribējās šito izprovēt. Nu labi. Nu ko, čau visiem, kas skatās. Šodien pie dīķīša. Pēc darba. Vakars mazliet brīvs, mājās neko īpaši darīt nevajag. Un tad domāju, ka pāris stundiņas, vismaz 2 atbraukšu, pasēdēšu. Varbūt kādu raudiņu, kādu līnīti var noķert. Vietas, tā kā var redzēt, ir ļoti smukas. Tikai, patreiz man ir baigā mazo rudulīšu invāzija. Klūp virsū, ka dūli un ēd nost baltos. Bet, kādu brītiņu pasēdēsim. Pastīsimies, kas notiek. Vieta kaut kā baigi mainīt negribās. Bet vismaz tā relaksam. Kā saka, pēc garas darba nedēļas bišķi atpūsties. Tīri der, tā kā, ko pacapēsim kopā šodien, ne? Varbūt ko labu noķersim. Skatāmies. Hei, kamēr es te pļāpāju. Kaut kas. Un laikam aptinās ap. Es jau domāju, kaut kas lielāks. Bet nē, patiesībā lielāks ir ar. Vismaz jau, man liekas, šitais šodien pats lielākais, ne? Ko jūs sakat, ierakstiet komentāru. Rudulīts. Labi.
Labi, tikai darētu tagad. Nu, piedirs ar roku. Vai nav forši? Nu, tagad varētu vēl 3 reizes lielāku. Un tā būtu vispār super. Un nepiedirsiet man lūdzu roku. Nav jau pieklājīgi. Makšķernieks atbrauc, jums dod barību baltos. A jūs piedirš roku. Fui. Nekādas ētikas. Vai ne? Parasti kā bites teiciens, nekod rokā, kas tevi baro, ja? Te var teikt, nepiedirs roku, kas tevi baro. Nu, šā būs lielais paps. Ruduļvecis. Īsā baigi forša saule arī pazuda. Jā, kārtējais gudrīts. Garšotu kaķiem vismaz varētu tam aizvest, bet, nu, kaķene man ir tikai filētas līdekļus. Viņai jau kundzei padēvēja kaut ko garšīgu. Klau, man te tikko ienāca zelta doma varētā. Es tik šo, ka var saķert priekš dzīvās. Rītā izlaist uz dzīvo pasēdēt uz līdekām. Kaut vai šeit pat. Jo tur tālāk es esmu noķēris tieši uz dzīvo līdeciņas. Vītīts fēns. Tā kā īstenībā šovakar plāns vismaz kaut kādas 11 rudulīšus noķert. Rītā laižam uz dzīvo. Jo man liekas līdecene man ir kārtībā. Pluts ir, viss ir. Jo. Tieši tā. Rīt uz dzīvo. Jā, tur kaut kāds sīkulis atkal galā sēž, jā. Nekās, uz dzīvo šitie tieši labi derēs. Ļoti labs lielums, tieši uz dzīvo rītdien būs. Tā kā rītdien vakarā jāatrod kāds brīdis. Un aizlaidīsim uz līdekām, uz dzīvo. Nu jau kaut kas tagad smaķenīt. Nu jau kaut kas mums bišķīt lielāks sāk parādīties. Nu, Klau, ja šitādi ir. Ja šitādi ir. Nu, tad jau živjam. Tad jau cita lieta. Šitas jau tāds patīkamāks, ne? Šitas, man liekas, ir ļoti patīkams. Priekš rudulīši. Nu ko, šodien nāksies pārsieties. Tikko gribēju no rudulīša dabūt ārā saudzīgā veidā āķi, bet nu nekā. Es izmantoju šādus te gatavajām pavadiņām. Viena lielāka 6. numuru, viena mazāka 8. Es teikt uzlikšu 8. Pavadiņai 70 cm, bet nu, man tas tā kā pa garu es nogriežu nost, cik vajag. Nu, pats šitā izņem ārā, atpiņķerē viņu vaļā un viss un gatavs. Ja tev nevajag 70, nogriez īsāku un sope. Man tik 70 taču nevajag.
Es nogriežu, cik man vajag. Uzsiešu pie griezulīša un man būs tieši kā vajag. Nano fish. Zegus kūko. Pa kā bijāt zegus kūko ar naudu, kabatā te nauda būs, ja? Man maks mašīna. Tad skaitās vai neskaitās? Kāds zina? Nē, man telefonā taču ir karte. Kartē nauda. Un, kamēr kūko jāpņem telefons rokā, tad nauda man ir. Ļoti labi. Varētu tādu zeguzi vairāk piekūkot, kad algas pielikumu nebūtu slikti. Saka, cena ir viena vai cita, ne? Kas? Šodien pie ūdens brēc visi, kas vien māk brēkt. Viens ķērts, viens brēc, viens kvarkšķi. Bet to barību man tāpat nav ko likt. Mājās jau nevedīs, viņas saskāps. Iemetīs, lai es jau daudz nekad netiktu. Man te pirmī 3 bumbiņas iemet, tagad vēl 2 līsums. Ja ne tie tāpat sīki apēdīs. Tur jau viens jau valka projām jau. Tā kā apturēts. Pats 2 reiz mazāks pa pudiņu, bet spēka daudz. Nu tā, kas tur apakšā kaut kāds jau mērķitīts tirinās, saka. Kas uz dzīvo pietiks vairākiem reizēm. Dārzā salaidīšu mucā, 200 niece mucei, tur viņas var dzīvoties. Ar tauriņu ķeramo pa kādam izzvejošu ārā. Aizbraukšu, dzīvo pasēdēšu rīt vakar. Kaut kāds mazais atkal paķēra, laikam. Ka neiedomājies, vajadzēja kukurūzu pa ceļiem veikalā nopirkt. Abos kukurūzu viņi tā nebruktu virsū. Nu pats aizbēg, nu malacis. Kā kāds
O! Vienkārši aizķērās žilki. Es domāju, kaut kas liels. Kārtējais bezdolmanis. Bet labi. Nu ko, copīti beidzam. Pastīsimies, ko esam salasījuši, ko varam paņemt uz dzīvo, ko laidīsim atpakaļ. Nu ko, copīti beidzām, inventārs savākts. Aiz sevis sūdi nav atstāti. Uz dzīvo ielikšu painītī zāli pa virsmu, lai viņas mierīgāks, lai mašīnā nespārdās, netašķās. Ielaidīšu mucā un rītā tad mēģinās uz dzīvo aizbraukt. Nu tā kā tā. Vesela ķesele sīkajām ir. Atpūtos. Pacopēju. Garastāvoklis labs. Forši. Piektdienas vakars. Var braukt mājās pamontēt video. Kaut ko garšīgi padzerties. Atpūsties. Salaidīšu mucā sīkās. Tā kā paldies visiem, kas skatījāties. Tiekamies nākamreiz kanālā. Un piespiediet like. Tur apakšā noabonējiet. Kā vienmēr saku, jums sīkums man patīkami. Tā kā līdz nākamajai reizei. Tā. Un tagad viss foršākais ir kā kravas zirgam. Tikt augšā vienu reizi, lai nav jāiet otrais. Visi sīkumi līdzi. Krāsls plecā, soma plecā. Un ar veselu mazo ruduļu baru laižam mājās mucā peldēties. Tur augšā, tur ir forši tikt. Ja vēl nenorauz muti, un tad vispār super. Tā, nu mēģināsim kaut kā nebūt. Aiziet. Tagad jau, ka nav lietus līs, ka nav slidens, tīri feini. Bet tā kā lietus uzlīs, oi, tāda forši. Nu tā, reku mašīna arī nav tālu.